Tauta Latvijā, labu vakaru, un atkal ekstrā pieslēgšanās studijai. Talbergam bija pa dienu raidījums, un tagad viņš viņu ir ielicis tur Matīs Babrovskis laikam studijā un stundu un 6 minūtes. Pa dienu es tur kaut kādā brīdī iegāju, nepaspēju ne to īsti sākums, ne to vidus, un tagad vakarā domāju, vai mierīgi noskatīšos. Un jau pirmajās minūtēs viņš ziniet, ko Talbergs pasaka. Jūs man esiet mīļi brāļi Kristū, tātad un pārskaita vasaras svētki, baptisti, luterāņi, katoļi. Es tā uzreiz stop, izslēdzu un atnācu pie jums uzreiz momentāli pateikt. Jūs saprotiet, tauta Latvijā, kāds Talbergs tad ir liekulis. Kāds Talbergs ir liekulis un viņš ir antikrists. Viņš ir antikrists, jo Bībele saka, ka būs viens antikrists laiku beigās, bet tagad ir pasaulē, tad tādā laikā, kad tika Bībeles mazās grāmatiņas, kā mēs sakam, ja 6 grāmatiņas vai kas tur rakstītas, ja, un sakvopotas vienā lielā, tad, kad tās mazās visas apostols Pāvils un kas visas vēstules rakstīja, ja, jau tajos laikos bija teikts, kad ir pilns, kad ir daudzi antikristi uz šīs zemes, tīri tauta Latvijā. Pa dienu es biju tad iegājis, kur laikam raidījuma vidū tikai, ja, bet tikko sākumā uzreiz jau momentāli ir jācērt pie saknēm, ja Talbergs kādreiz kravali un katoļus izdzina no savas studijas ārā dēļ visām šitām, ko viņi pielūdz Mariju, lūdz Mariju, nevis lūdz Jēzumu, ja, lūdz Marijai, pielūdz Mariju, godā Mariju, statujas liek, tātad klanās darās, nu tātad viņi ir elku pielūdzēji, viņi nav kristieši, viņi nav ticīgie, jūs saprotiet, katoļus nevada Kristus gars. Katoļus Bībele mums saka, kad ir ļaunie gari un ir Dieva gars, jā, svētais gars, un ir daudz ļaunie gari, jā, jeb sātana gars, antikrista gars, sauciet kā gribiet, tad katoļus. Visas šīs lietas, lai sludinātu, jūs skatāties, kas ir, es jums pateikšu, jums ir jāsaprot, ja tu sludini, kā Marks Incenbergs draudzē Alūksnē, viņš sludina svētā gara, iedvesmotos rakstus svētā garā, viņš tā sludina, tā saka, tā pasaka, un nekur viņš nepasaka, ka tev ir jāpielūdz Marija, un nekur Marks to Bībelē nav atradis, un nekur viņš to nesludina, nesaka, nedara, tāpēc, ka Dieva gars viņu vada, un ja svētais gars ir inspirējis, kā saka, iedvesmo Bībeli, tad svētais gars arī tagad tevi iedvesmo, un kad tu lasi un tu to sludini, tu tajā dzīvo, tu esi Dieva gara vadīts un viss ar Dieva garu. Ja katoļi var atvērt muti vaļā un sākt Ave Marija, kāda tur tā Marija, un sākt viņai klanīties un rožu kroņi un rožu, kas tur un tas un šitas, un statujas un liek un krīt zemē un pielūdz un uz ceļiem un visas lietas dara, tad, mīļie cilvēki, tas nav Dieva gars, un tad kas tas ir? Sātana gari, dēmoni, ļaunie gari. Tātad katoļi ir sātanisti, antikristi, sātana kalpi, viņi nekad nav bijuši, viņi ir vajājuši ticīgos gadsimtiem, viduslaiki, kādi laiki, katoļi ir atnesuši tik daudz nāves, ja, miljoniem cilvēkus ir nogalinājuši katoļi savā pastāvēšanas laikā, un tā nav baznīca, tā nav draudze, tā nepiedara Jēzum Kristum, pēc viņas nenāks Jēzus, ja, tā ir Bābele kritusī mauka netikle, kuru Jēzus ar uguni sadegs, šie cilvēki ar liesmu sadegs viņu ēkas, Bībele saka, nāks ar uguni un iznīcinās, ja? Jo viņi ir Dieva ienaidnieki, Dieva pretinieki. Un Talbergs jau ar pirmajās 5 minūtēs pārskaitīt, mani mīļie brāļi ir tas un katoļi, tad mīļie cilvēki, ka viņš ir antikrists, sātanists un atkritējs. Un Babrovskis, kas tur studijā ir, ja? Es pa dienu arī dzirdēju tur, kāpēc man likās jāpārklausās vakarā, tāpēc, ka pa dienu arī viņš Babrovskis, ja? Viņš ir antikrists, viņš ir vienā rīnijā ar Jencīti, ar sātanistu, šito pariancu ar visiem, ja? Jo viņš aizstāvēja tā 2 vārdos. Es saku tur, ko es pa dienu klausījos to, nezinu, kurā brīdī es biju iekritis vai pusraidījums vai kāds, bet nekur neviens neko jo pirmā lieta Latvijā, jebkuram cilvēkam, ticīgajam, kas nav katolis, jebkuram vajadzētu šobrīd
bazunēt, sist visas taures, trūbas, visos stūros sist un paziņot, ja, tā kā es savā kanālā, gejs prezidents, Latvija nolādēta, Dievs iznīcinās, nāks iekšā krievi, pleskavas desantnieki, sitīs, plēsīs, sievietes varos, tur raus nost krūtis, vīriešiem griezīs nost tur orgāniņus, visu, ko Irpeņā un Bučā darīja, to pleskavas desantnieki un citi krievi to darīs drīzumā, pavisam drīz, ja, asinis, bļaušanas, kliekšanas, zīdaiņi, viss tiks šķaidīs, jūs saprotiet, ja? Viss ies vaļā, nekāda žēlastība šeit nebūs no mūsu, kā saka, kaimiņa puses, ja? Tauta Latvijā, es vienkārši šokā esmu, ja, par to, tātad šis Babrovskis, šis Talbergs, šie visi viņi ir sātanisti, antikristi, atkritēji, jo ja viņš var izdzīdams ar vienu roku ārā kravalī, ja, viņš tajā brīdī, viņi visu to raidījumu vīteroja par to, kad katoļi ir brāļi, ja, Tauta Latvijā, tātad pasludinu šodien oficiāli 150–895 miljardo reizi, ka Talbergs ir sātana kalps, atkritējs, šis Babrovskis ir atkritējs, ja? Viņš ir atkritējs un viņš ir antikrists, jo Bībele saka, ir daudzi antikristi, ja? Pasaulē bijuši, tāpēc tas nozīmē, ka daudzi mums nav pateikts, varbūt tas ir miljons, varbūt miljards, ja? Tāpēc nav tā, ka tikai 10 vai kādi, un tie bija tajā laikā, ja? Tātad visi, kas šādi rīkojās, šādi dara kā viņi, tātad jebkurš cilvēks Latvijā es šodien pasludinu, kurš pasaka, ka katolis ir kristietis un viņam brālis, tas ir antikrista gars, un tas cilvēks ir antikrists, un ar to cilvēku nedrīkst nerunāt, ne viņam roku dot, ne viņu atbalstīt, ja? Viņš ir kā spitālīgais, ap viņu jāiziet ir apkārt ar lielu līkumu. Tas cilvēks, jā, kurš atbalsta katoļus, katolicismu, šo sātanismu, jā, šo antikrista garu, jo Romas pāvests ir antikrista predķeča, ja? Romas pāvests visu dara, lai ievestu sabiedrībā, pēc Bībeles mēs redzam, ja? Romas baznīca katoļu ir tā, kas ievedīs aiz rokas, kā saka, mēs kādreiz redzam, kad taisa kāzas, tad tur tēvs ved savu meitu līdz līgavainim, ja? Tā Romas pāvests ir tas, kurš aiz rociņas ievedīs antikristu iekšā sabiedrībā, politikā un iecels pasaules valdībā ar pasaules kas tur bija 10, Bībelē teiks 10 ragi vai kā jūs tur nosauca, ja? Tās valstiņas 10, kas pasaulē paliks, tās arī paņems un iedos savu varu tātad antikristam, un to visu jau ir uzsācis darīt Romas katolicisms ar pāvestu priekšgalā, tātad viņi ir sinavjā pagibeļi, un ja kāds šodien Latvijā, tāpēc es lieku uz pauzes un pasludinu, kad Talbergs, es jau sen esmu cepies, mans kanāls ir pilns par Talbergu, ka viņš tur tāds, viņš tāds, bet šodien oficiāli viņu pasludinu par antikristu Latvijas.